Viens no nesenajiem notikumiem tepat mums Rīgā ir šāds gadījums, kur vienkārši zagļi ir atnākuši uz oficiālām telpām un paņēmuši, atvēruši visas durvis pēc kārtas. Ir notikušas ielaušanās un, diemžēl, ir apzagti ofici. Tas viss ir noticis tā rezultātā, kad durvis ir ieliktas pašas lētākās. Tātad faktiski viņas ir vienkārši iegādātas kādā celtniecības veikalā, kur ir bijusi noteikta viszemākā cena. Un tās rezultātā, diemžēl, notiekot šādas ielaušanās. Tāpēc vienmēr ir jāpadomā, vai tā cena ir tas galvenais faktors, pēc kura ir jāizvēlās sava mājokļa ieejas ārdurvis, jo tās galu galā aizsargā jūsu mājokli vai oficiālās telpas no agresīvās, ārējās vides. Un tādēļ, kā jau es minēju, nākat pie mums, un mēs jums visu detalizēti parādīsim, izstāstīsim, kā tā drošība veidojās un kam vajag pievērst uzmanību, lai nenonāktu tādā situācijā. Šeit mums ir viens piemērs, ko mēs esam atraduši internetā, kur var redzēt, kā tas notiek patiesībā, kad durvis tiek atvērtas tieši ar atspiešanas metodi. Viss, kas ir nepieciešams, ir vajadzīgs izturīgs lauznis, kurš tiek ievietots starp vērtni un rāmi. Un tā ideja ir tāda, ka tas lauznis, viņš atspiež vaļā vērtnes daļu no kārbas. Un līdz ar to, ja būtu šīm durvīm daudz izturīgāka vērtne un rāmis, tad atspiešana būtu daudz grūtāka. Bet tas arī ir atkarīgs no slēdzenēm un cik daudz ir arī vēršanās punkti. Un te lieti nodara tas, ka bieži vien ir dzirdams, ka cilvēki saka, ka zirneklis, piemēram, durvīs nav vajadzīgs. Tas nebūtu nav tā, jo vairāk ir aizslēgšanas punkti, jo ir drošākas durvis pret atspiešanu. Un gala rezultātā mēs redzam, ka šīs durvis atver pusotras minūtes laikā. To varēja arī izdarīt ātrāk. Ja atveršanas laikā būtu pieejams ķīlis, ko atspiešanas laikā ievieto starp vērtni un rāmi, un tad tās durvis, domāju, atvērt vēl ātrāk.